Apskatīsim balistiku, jeb spiedienus. Sāksim ar visvienkāršāko gadījumu, kas ir brīvs kritiens. Mums ir ķermenis, kurš brīvi krīt. Tad uz zemes. Tad tas krīt ar pātrinājumu G, un G uz zemes visiem ķermeņiem ir vienāds, ja mēs gaisa pretstību neievēram. Ja sāk darboties gaisa pretstība un dzīvē viņa darbojās, tad tas ir tas, kāpēc kaut kas atšķirās. Bet mēs mākam pat pārbaudīt eksperimentāli, to varam izsūknēt gaisu no kaut kādas tur caurules garākas, ja? To sauc par Ņūtona cauruli, un tur mēs varam pārliecināties, ka spalviņi krīt vienu pātrinājumu, tādu pašu kā akmenis. Bet šis te pātrinājums atšķirās dažādās vietās, bet ir aptuveni līdzīgs visur apmēram 9,8 metri sekundē x sekundi. Šādas situācijas aprakstam mēs varam izmantot vienkārši koordinātas vienādojumu. Nosauksim, piemēram, šo par x asi. Izvēlēsimies kaut kādu tur nulles līmeni, kas varētu būt, piemēram, Zeme. Un uzrakstam koordinātas vienādojumu. Mēs varam uzrakstīt, ka x ir x0 plus v0 xt plus at kvadrāts dalīts ar 2. Mēs varētu teikt tā, ka tas x ir kaut kāds augstums virs zemes laika momentā t. Tad x0 mēs varētu teikt, labi, tas būs sākuma augstums. Ja mēs nevis brīvi palaižam, bet piešķiram ātrumu, tad mums v0 t arī būtu jāraksta. Apstīsim gadījumu, kur ķermenis brīvi sāk krist, mēs palaižam viņu no augstuma. Tad sākuma ātrums ir 0, un mums jāuzraksta vēl tikai šī daļiņa, kur A ir G, bet tā kā G ir vērsts uz leju, bet uz ases pozitīvais virziens ir uz augšu, tad mums ir jāraksta mīnus gt kvadrāts dalīts ar 2. Un pēc šī vienādojuma mēs varētu aprēķināt augstumu, kādā atradīsies ķermenis laika momentā t. Ja mums interesē krišanas laiks, tad, kad ķermenis ir nokritis, augstums mazais h ir vienāds ar 0, kad ķermenis ir nokritis. Tātad mēs varam rakstīt, ka h mīnus gt kvadrāts dalīts ar 2 ir vienāds ar 0, un no tā seko, ka h ir gt kvadrāts dalīts ar 2. Un tātad, ja mēs zinām, cik ilgi krīt ķermenis, tad mēs varam uzzināt, no kāda augstuma viņš krīt. Ja mēs zinām, no kāda augstuma mēs metam vai palaižam ķermeni, mēs varam noteikt, cik ilgi viņš kritīs, un to var aprēķināt, izsakot t no šīs formulas. Divnieks aiziet blakus h, g aiziet apakšā, tātad mēs pareizinām abas puses ar 2, izdalam ar g, mēs iegūsim t kvadrātā. Tātad t kvadrātā ir 2h dalīts ar g, bet mums interesē t. Tātad izvalkam kvadrātsakni no abām pusēm. Mēs iegūsim t ir kvadrātsakni ar 2h dalīts ar g. Un šis ir laiks. Vēršu uzmanību situācijai, kad sākuma ātrums ir 0. Tādas ir ļoti bieži, bet tas svarīgi ir to zināt. Otra situācija, kas ir ļoti, ļoti līdzīga, ir vertikāls spiediens. Tātad
nu jau ķermenis nevis brīvi krīt, bet mēs viņu sviežam uz augšu. Tātad mums ir ķermenis, un mēs sviežam viņu uz augšu. Atkal uzzīmēsim kaut kādu asi. Pateiksim, ka tas notiek uz zemes, piemēram. Tātad X as, te ir nulīte. Mēs atkal varam izmantot to pašu vienādojumu, bet šajā gadījumā jau sākuma ātrums ir svarīgs. Tātad uzrakstam koordinātas vienādojumu. X ir x0 plus v0 xt plus axt kvadrāts dalīts ar 2. Uzrakstot šo vienādojumu konkrētai situācijai, mēs varam teikt tā, h augstums patvaļīgā laika momentā, tātad vienkārši jebkurā laika momentā t ir vienāds ar sākuma augstums. Mums ir 0, mēs no zemes izsviežam. Sākuma ātrums ir vērsts uz augšu, tātad rakstam v0 xt, tas ir pozitīvais virziens, bet a ir g, un g ir vērsts uz leju. Tātad mīnus gt kvadrāts dalīts ar 2. Un, ja mēs zinām sākuma ātrumu, mēs varam pateikt, kāds būs maksimālais augstums, un mēs varam arī aprēķināt laiku, cik ilgā laikā šis ķermenis sasniegs maksimālo augstumu. Maksimālais augstums tiks sasniegts tad, kad ķermeņa ātrums būs 0. Nosauksim to par Hmax. Un mēs varam uzrakstīt tā. Laiks, kurā paceļas, pacelšanās laiks, ir laiks, kurā ātrums samazinās līdz 0. Ja katru sekundi ātrums samazinās par g, un g ir 9,8 metri sekundē sekundi, tad pieņemsim, vai aptuveni 10 metri sekundē sekundi. Piemēram, ja sākuma ātrums ir 30 metri sekundē, tad pēc sekundes jau būs 20, pēc vēl sekundes 10, pēc vēl sekundes apstāsies. Sākuma ātrums 30 izdalot ar G10, mēs iegūstam, cik ilgā laikā viņš apstāsies. Tātad mēs varam teikt tā, ka tas ir V0x dalīts ar G, ja vienkārši V0 rakstīšu, mums tas x nav svarīgs, dalīts ar G, tas ir pacelšanās laiks. Un tas ķermenis kritīs tikpat ilgi, tātad tas ir arī krišanas laiks. Bet lidojuma laiks ir pacelšanās laiks plus krišanas laiks. Lidojuma laiks būs principā 2V0 dalīts ar G. 2 reizes lielāks. Šo ir svarīgi zināt. Tātad pacelšanās laiks ir vienāds ar krišanas laiku. Pie nosacījuma, ka mēs neievērojam gaisa pretstību, bet sāksim ar ļoti vienkāršām situācijām. Tātad gaisa pretstību neievērosim. Ja mēs zinām pacelšanās laiku, tad mēs varam T vietā likt šo te pacelšanās laiku, un mēs iegūsim maksimālo augstumu. Mēs varam to uzrakstīt, ka maksimālais augstums Hmax ir tad, kad laika vietā liekam pacelšanās laiku. Tātad šo te mums ir jāievieto T vietā un arī šī T vietā. Un rakstam V0x, rakstīsim vienkārši V0 reiz V0 dalīts ar G mīnus G
G dalīts ar 2, un tagad T kvadrātā, tāpēc būs V0 kvadrātā dalīts ar G kvadrātā. Nu, un ko mēs redzam, ka G šeit noīsina un paliek V0 kvadrātā dalīts ar G mīnus V0 kvadrātā dalīts ar 2G. Un mēs iegūstam V0 kvadrātā dalīts ar G mīnus puse no tā paša. Tad 1 vesels mīnus puse. Tad vajag pamanīt, ka šis ir V0 kvadrātā, šeit arī ir V0 kvadrātā, te ir G, bet šeit ir puse. Tātad mēs iegūstam vienkārši 1/2 V0 kvadrātā dalīts ar G. Jeb vienkārši V0 kvadrātā dalīts ar 2G. Tas ir maksimālais pacelšanās augstums. Ja mēs zinām maksimālo pacelšanās augstumu, tad mēs no šīs formuliņas, tātad H max ir V0 kvadrāts dalīts ar 2G, šo arī ierāmēsim. Mēs no šīs formulas varam izteikt, ātrumu, ar kādu mums ir jāizsviež ķermenis, lai sasniegtu to augstumu noteikto. Tad mēs varam pateikt, ka V0 ir kvadrāts sakne no 2H max reiz G. Šī arī ir diezgan vērtīga ideja. Tagad es gribu uzsvērt to, ka šīs formulas nav jāatcerās. Vienīgais, kas ir jāatcerās, ir šis te, bet to jau mēs ļoti labi zinām. Šis ir vienīgais, kas ir jāzina, un ir jāzina, ka ir tāds G, ka G aizvieto pātrinājumu. Pārējais viss tiek izdomāts. Attiecīgi mēs X aizvietojam ar kaut kādu augstumu, laika vietā, attiecīgi mēs liekam kaut kādu laiku. Un visu var izdomāt no šī koordinātas vienādojuma. Veiksmi! Tālāk uzdevumu risināšanā.